Čau, čau! Ir pienākusi pirmā sērija RTU koju šefam, ko organizē RTU SP. Šodien mēs esam Burtnieku ielas kojās, 2. stāvu virtuvē. Un šorīt mēs jūs iepazīstināsim ar mūsu pirmajām 2 brašajām komandām. Vieni ir būvnieki, 2 meitenes un meļķi, acīmredzot 2 puiši. Mēs esam būvnieki un mūsu komanda ir salātlapi. Un paldies, un puiši? Mēs esam meļķi un mūsu komanda sauc Kuilīša sacepums. Jūs varbūt pēc kārtas sāksim ar meitenēm, varbūt izņemt ārā produktus un pastāstīt, kas jums ir tā īši ātri konkrēti. Tad taps burgeri. Mums ir zaļumi, gan kvalitāti, gan dzīvi. Gurķīši, tomāti, Sīpoli, mērcei, krējums, olas, gaļa, protams, un salsa pipari. Mums ir viens burkāns, mums ir paprika viena. Vistas garšvielas. Jā, saldā čilimērce. Rīsi. Mums ir aziātu garšviela. Mums ir sojas mērce. Vistas vielējumi galvenais. Jā, kaut kur bija, mums ir 4 redīs, jo vienu nepārdeva. Viens sīpaliņš. Mums ir sāls, mums ir omes medus. Tas ir liepzird medus, bet omes. Un mums ir baklažāns, ir cukīni, nebūtībā. Man vēl. Mums ir ļoti daudz izbiruši pipari. Jā, paldies. Koju edition burgers. Un puiši? Mēs gatavosim aziātu vistu ar rīsiem, arī no Āzijas. Kāpēc Āzijāti? Visi arī no Āzijas? Visi arī no Āzijātiem. Labi. Paši? Lūkosim. Gribu atgādināt komandām, ka jums ir dota stunda laika. Gribu novēlēt jums veiksmi un varat ķerties pie darba. Un skatītājiem mēs vēlamies atgādināt, ka YouTube kanālā būs pieejama balsošana par savu favorītu komandu. Veiksmi! Kā jūs pazīstamies vārdu? Iepazināmies mežu ekspedīcijā. Tā bija kā vienkāršnieki nav? Nē, tas bija entuziastiem. Es vēlējās vairāk uzzināt par RTU, par pašpārvaldi, par visu un savienojāties. Un tur jūs arī dabūjāt savas iesaukas? Nē, iesauka dabūja daudz vēlākus. Kur jūs tādu pokeru dabūjāt? Mēs sakārījumā. Un mēs ierādījām čāls tādu pretī. Es domāju, mums tieši šodien jāpiedalās rādījumā. Tā kā jūs dzīvojat visi vienās istabiņās, vai ne? Kur 2 cilvēki vienais 3? Prieks nav īpaši pārtikuši 3 dzīvo vienā istabiņā. Jums nav tā kā problēmas ar krāpšanu kojās, vai? Nē, es tikai rakstīs runāju. Tikai. Es zinu arī viens stāsts, ka čalis gulēja laukos gultā, viņi visu tādā, 2 vienkārši katru savā gultā tā. Un puiši tā guļ, viņš dodas kaut ko tur baigi aktīvi, nosās un runā gultā un tā, un viņš tāds, labi, paklausīšos, ko viņš tā darās un tā. Pēkšņi viņš tā kā pieties sēdas, pasaka, tu pacel to kapatu un aiziet atpakaļ gulēt. Un tas bija 3 naktī, paliekas, bija diezgan samulsts, bet Nē, man ir bijis diezgan līdzīgs, vienkārši aizgāju līdz skapumā, atvērt durvis, man nav ko vilkt. Tā ietpakaļ. Tipisks meiteņu problēma. Apcīmēt.
vēl. Apeļu inženieris. Jā, apeļu inženieris mēs nebeigtos. Es jau redzēju no jums burciņām divas, kā mēs trenējamies. arī spējām. Mēs lēnām izstrādājam stratēģiju, tad pasākumu. Tad nav vātās šoreiz, bet... Var jau aizstāt vātās ar sīpolkarmēm. Jā, bija doma arī piedalīties šeit ar valkoliem, mēs nezinājām, ka mums būs pret būvniecēm jāskatā. Mēs būtu sakāvuši viņu pašu spēlēšanai, kā bonus punktiņas nopelnījuši, bet jā. Jūs varat varbūt šitās maizītes paprasīt viņām atveļiet arī. Viņas jau solīja, ka mēs dabūtu ar pagaršot, tas nav redzēs. Var arī palīdzēt kotatīt apgriezt. Varbūt vēlāk. Vēlāk, jā, mums žēl. Tā kā mēs taisam pa aziātu vistu, tas aziāts, kurš man iedara to recepti, jau bija diezgan sen. Tev novērtējas recepti? Jā, bet tas ir tā kā ar modi. Tā kā apgriežās. Jā. Turklāt vistu palīdzināt, tur arī vistu, jā. Šo mēs paši vakardien ķērām vēl. Kurā vietā Rīgā? Centrā? Ķekavas vistas. Tur jau vieta. Tas tā kā Latvijā tas ir zīmols galvenais. Jā. Tas kā arī pastījos, jā, tiešām tur visu līmenī. Mūsu komandas ir beigušas gatavot, un, protams, viņu veikumu vajag novērtēt arī kompetentai žūrijai. Žūrija 5 baļu sistēmā vērtēs ēdienu izskatu, garšu un arī oriģinalitāti. Tad iepazīstināšu ar šīs dienas žūriju. Arnis, burtnieka koju vecākais. Salija, man kolēģe un koju šefa vadītāja un neatkarīgais žūrijas pārstāvis Kristaps. Un tad lūdzu, ķerieties pie darba. Tātad es par izskatu dodu maksimālo, jo izstāst ļoti labi. Garša, riktīgi labi nostrādātā mērcīta un atgriežoties pie izskatu, riktīgi krāsaini, kā izskatās kā burgers tāds smuks un krāsains. Un par oriģinalitāti es arī par iepriekšējos dodu 5 un par šo es arī dodu 5, jo man ļoti patīk šis. Tā kā šis tā. Ļoti labi izdomāts. Malčs meitenes. Tad pirmais tā kā pa izskatu, es domāju, ka šāds izskatās daudz labāk nekā aizejot uz McDonald's vai Pēcburgeru, tā kā tur varētu ielikt droši 5 punktus. Par garšu, tā domājot, es laikam tomēr ielikšu 4, vēl kaut kas nedaudz pietrūka, un oriģinālitātē arī būs 5. Izskats tā, skatījos un ilgi domāju. Tā es sapratu, ka ir vispār tīri labi, gandrīz tā kā bildēs, kad skatās, kā tam ēdienam vajadzētu iztīties, tā viņš arī pēc tam ir uztaisīts, tā kā tur var droši likt 5, tā kā lieku. Garša, jā, tas tā. Tur diezgan interesanti. Man personīgi labāk patīk tā nedaudz asāk, tur tāds kaut kāds garšvielas interesants kaut kas tāds nolēja. Tāpēc tur es domāju, ka 4 šoreiz būs, jā.
un oriģinalitāte. Nezinu. Kā rodiņš, jā, burgers pats par sevi, tad tas, kā viņš ir uzlikts. Domāju, kā 5 var, jā. Okay. Tātad par izskatu es šim dodu 4 punktus, jo neuzrunāju tik ļoti kā iepriekšējais burgers. Garš ziņā es gan piešķiršu 5 punktus, jo bija tās asmiņš jūtams tajā ēdienā, garšvielas tāds izteiktāks un par oriģinalitāti un salīdzinoši izskatās tāds pēc ikdienas koņa, tomēr tā kā tad būs 4. Es par izskatu došu 5. Jo man patīk tie krāsaini un ka rīsi ir dzelteni. Tas bija tik ļoti izdomājis. Par garšu liels pluss ir tas, ka viņš tiekāms un viņš tas. Bet vēl liels mīnus tas, ka rīsi nav līdz galam mīksti. Tas man bišķi traucē. Un par to būs 4, es teiktu. Un oriģinalitāte. Es teikšu, ka 5, jo, come on, es nezinu, man patīk. Izskats. Tā grūti pateikt, kā jau rīsi ar kaut ko. Kaut kas uzlikt ir. Un tas vienalga, kas šajā gadījumā tā ir vista ar dārzeņiem. Vienīgais var būt tāds mazs pluss, ka rīsi ir dzelteni, bet nu grūti spriest, kāda te ūdens kvalitāte kojās, tāpēc. Jā, es par izskatu lieku 4, par oriģinalitāti. Tad rīsi ar vistu. Jā, 4, es domāju 4, jā, šoreiz. Un, nu jā, iepriekšējā man nedaudz pietrūka kaut kas, tad šeit. Es domāju, ka 5 varētu būt, jā. Paldies par dalību šovā abām komandām un kā balviņas gan no mūsu sponsoriem, gan no organizatoriem galvenajiem. Jums ir šīs, lūdzu. Jums būs kāds jāmaizpaldies. Pirmā sērija, ko es šeit man noslēgusies. Liels paldies, ka skatījāties un paldies mūsu drosmīgajām komandām. Un neaizmirstiet balsot par savām mīļākajām komandām YouTube. Tiekamies nākamajā epizodē.